ļoti daudz rūsas punktiņu un dzelzs daļiņas, kurus mēs tūlīt noņemsim. Es varu derēt, ka lielākā daļa autovadītāju par šo nezina. Esam kārtīgi ar kontaktmazgāšanu nomazgājuši šo apvidnieku, bet, lai dabūtu to perfekto spīdumu un hidrofobo efektu, ir jāizdara vēl divi ļoti svarīgi soļi. Šos soļus katrs var izdarīt mājas apstākļos, bet daudzi par to vienkārši nezina. Pirmais – noņem bitumu. Bitums ir mūsu Latvijas ceļu nopelns. Tas ir gan asfaltā, gan strādnieki to izmanto, lai aizlāpītu ceļus. Un ikdienā braucot pa asfaltu, bitums jeb darva neizbēgami pieķeras pie tavas virsboles, piekaust un notīrīt to ar priekšmazgātāju vai ar putām vienkārši nav iespējams. Ne pašapkalpošanās mazgātājs, ne birstais. Tāpēc izmanto speciālu bitumu noņēmēju plēš bitums, ka šīs atliekas droši nebojājot virsmu šķīdina un ļoti viegli noņem nespiežot ar pievienoto mikrošķiedru vielīti. Otrais – noņem dzelzs daļiņas. Dzelzs daļiņas ir metāla putekļi ar asām malām, kas rodas no bremžu kūčiem, no dzelzceļa un no industriālā piesārņojuma. Tās ieķeras tavā lakā un sāk rūsēt. Ja tu pēdējos 3 mēnešos neesi ņēmis nost dzelzs daļiņas, tad tev 100% virsbūve ir pilna dzelzs daļiņās, kas ieķers lakā, sāk oksidēties, rūsēt un izraisa priekšlaicīgu detaļu rūsēšanu. Ja to izdarītu laicīgi, tad tās var noņemt ar plēšu niknais dzelzs daļiņu noņēmēju. Un beidzot vari klāt virsū spīdumu uz mitras virsbūves. Pēc uzklāšanas uzreiz ļoti rūpīgi noskalo un hidrofobo efektu redzēs uzreiz. Nekas nav ne jāieberž, ne jāiepūvē. Un nav jābūt arī profesionālam, lai to izdarītu. Vienkārši tīra virsbūve, slapja, uzklāja un noskalo. Uz šo lielo mašīnu aizgāja tieši puse pudeles, un, lai būtu ekonomiskāka uzklāšana, rekomendēju to darīt tādās taisnās kustībās. Tad aiziet mazāko līdzekļa, jo šeit svarīgākais ir vienmērīgi izlīdzināt, nevis cik daudz sapūtīsi. Tagad tu esi iekonservējis šo tīrību, un auto būs gan vieglāk kopt, gan arī mašīna pati žāvēsies. Un 2 iepriekšējie soļi, ko tu izdarīji, nodrošinās, ka hidrofobs turēsies vairākus mēnešus.